maksimālā novirze bija sastopama 0,5 grādu robežās. Un tad par pašu algoritmu praktisko realizāciju. Tika veikta uzraudzības algoritmu programmēšana uz BTC firmas bioreaktoru, tika veikta matemātiskā modeļa implementēšana bioreaktoru vadības programmā, konkrēti Tiger Basic vidē. Un tika izstrādāts uzraudzības loks skārienjutīgajam displejam, lai eksperimentu veicējs reālā laikā varētu sekot līdz, kā izmainās procesu ietekmējošie parametri un redzēt, kādas kļūdas ir atklātas procesa gaitā. Šeit ir redzams uzraudzības algoritms, pēc kādas darbības schēmas tas darbojās. Vispirms tiek noteikts aktīvais biotehnoloģiskais process, vai tas ir sildīšanas, vai dzišanas, vai dzesēšanas process. Atbilstoši pēc noteiktā procesa tiek veikta siltuma, ziduma un temperatūras aprēķināšana, kā arī noviržu aprēķināšana pēc uzdoto modeli. Noviržu konstatēšanas gadījumā veids kļūdu atklāšanu, klasifikāciju, uzskaiti, kā arī izpildiekārtu vadību kļūdu novēršanai. Un, ja novirzes nav konstatētas pirmajā solī, tad veids prognozes veikšanu uz priekšu, kāda varētu izmainīties konkrētais parametrs pēc viena cikla vai attiecīgi, cik nosaka algoritms. Un tad veids, ja tiek atklātas prognozētās novirzes, tad veids arī to atklāšanu, klasifikāciju, uzskaitu. Un ja nav raksturīgas, tad veids abos gadījumos, ja nav raksturīgas novirzes, tad veids vienkārši 10 sekundžu nogaidu un veids nākošā cikla soļa izpildi. Jo uzraudzības algoritms cikliski strādā un veids sistēmas pārbaudi reizes 10 sekundēs. Un galvenie sildīšanas un dzesēšanas procesa kļūdu cēloņi ir sekojoši, kā sildītāja darbības problēmas, pievadu cauruļu problēmas, cirkulācijas sūkņu problēmas ietekmē, vārstu problēmas, maisītāji, kā arī šķidruma tilpuma izmaiņa un telpas temperatūras izmaiņa. Un šeit ir redzams tieši kļūdu diagnostikas algoritms, šajā gadījumā silšanas procesam. Vispirms tiek veikta pārbaude, vai sildīšanas process iet pārāk lēni vai iet atbilstoši modelim. Šajā gadījumā pārāk lēnas sildīšanas gadījumā pārbauda maisītāju stāvokli. Tas, lai noteiktu, vai maisītājs nav izslēgts, un līdz ar to var klasificēt kā maisītāju kļūdu, jo reāli, ja maisītājs nav ieslēgts, netiek veida ūdens apmaiņa bioreaktora tvertnē, vienmērīga apmaiņa, un stipri var atšķirties devēja vietā šķidruma temperatūra no tās, kādas ir pie paša siltķermeņa. Pārbauda elektromagnētiskā vārsta stāvokli, kuram sildīšanas procesā ir jābūt aizvērtam, lai nepienāktu ūdens no ūdensvada. Pārbauda cirkulācijas sūkņu stāvokli, kuram jābūt ir ieslēgtam, lai veiktu ūdens apmaiņu. Un kā arī pārbauda pēdējā cikla temperatūras izmaiņu, kāda ir temperatūras izmaiņas tendence. Un, ja, piemēram, temperatūras izmaiņa ir vienāda vai tuvu nulai, tad var uzskatīt, ka tā ir elektriskā sildītāja kļūda, jo normāli, ja tā ir kāda sūca veidojusies, tad šī temperatūras izmaiņa pamazām samazinās vai palielinās, bet elektriskā sildītāja kļūdā vienkārši sildītājs nestrādā un nesilda. Un tālāk tiek veikta visu šo kļūdu uzskaita arhivēšanu, kā arī reālaika vadība kļūdu novēršanai. Šāds izskatās izstrādātais bioreaktoru sildīšanas un dzesēšanas procesu uzraudzības algoritmu loks, kurš sastāv no tādām sadaļām kā devēja mērījuma un izpildiekārtas stāvokļi, kur ir reāli nomērītās devēja vērtības. Un tālāk seko modeļa aprēķinātie dati, kur ir gan modeļa aprēķinātā temperatūra, gan novirze no faktiskās nomērītās temperatūras, gan faktiskās pievadītās siltuma plūsmas un siltums ūdena aprēķini.
Un visbeidzot, kļūdu uzskaits bloks, kas veic attiecīgi kļūdu uzskaiti, kādas kļūdas ir radušās un kurš process ir izraisījis šo kļūdu. Un šeit redzams kļūdu paziņošanas izvadīšana. Esošajā situācijā tika veikta tikai temperatūras pH PO2 salīdzināšana ar esošo vērtību, un ja šī vērtība bija ārpus šī diapazona, tad tika veikta kļūdu izvada, kā pieņemsim šajā gadījumā PO2 high. Papildus ir pievienotas kļūdas kā prognozes, forecast kļūda un attiecīgi sildīšanas vai dzesēšanas procesam pārāk ātri vai pārāk lēni notiek šis sildīšanas vai dzesēšanas process atbilstoši pēc modeļa. Un galvenie secinājumi priekšlikumi rezultātā ir izstrādāts bioreaktoru šķidrumu sildīšanas un dzesēšanas procesa matemātiskais modelis, sekmīgi veikta validācija, uzraudzības algoritms sekmīgi veids šķidrumu sildīšanas un dzesēšanas procesu kļūdu atklāšanu. Un nākotnē plānots papildināt šo uzraudzības algoritmu citu bioreaktorā notiekošo procesu uzraudzības kvalitātes paaugstināšanai, kā tas varētu būt PO2, pH kontrole. Paldies par uzmanību. Lūdzu, jautājumu.